Kaut dzīve ir grūta, mēs šodien jau rītu pie apvāršņa jūtam, bet, lai paceltos kalnā, ir jāmāk vēl smieties. Tādēļ šī nebūs izrāde, nav ko tur liekties. 95 šogad skaļi tiek teikts. Ja tie puntilas gadi, tas kungs būtu beigts. Bet šoreiz pie teātra šos gadus mēs liekam, un tamdēļ ir tapusi grāmata mūsu priekam. Šai grāmatā viss, gan stāsti, gan foto, gan vēstures fakti, gan aktieru moto. Ir ļaudis bez bailēm no idejām trakām. Šiem ļaudīm šodien lielu paldies mēs sakām. Ir Rodiņa iela, kas pie bezmiega tika, kamēr meklēja, rakstīja, kopā to lika. Un Koftuna Ligita ļaus grāmatai lidot, kad ķērās pie darba, lai to varētu izdot. Bez Gundegas saulītes mēs netiktu galā, kā redaktors prasmīgs nespēja nostāvēt malā. No arhīvu dzīvēm bildes, kaismātā kāra. Lutere, Margarita, mūsu teātra lieliskā Sāra. Un grāmatas mākslinieks Edgars Rodiņš. Viņa darbi un grāmata kā vāciņš un podiņš. Ar vēstures faktiem mums līdzēja viņa. No viņas svarīga mums bija katra ziņa. Ogres teātrī starp citu savus gaitas bija sākusi Jāna Iesalniece Pikša, šoreiz no muzeja nākusi. Un liels sponsors un draugs vienmēr līdzās kā dzīves. No LS Stila vadītājs Lauris Līvs. Vēl viens kungs, bez kura grāmatai nebūtu būt. Pēc atbalsta viņam pat nenācās lūgt. Atbalstam viņš paraksta dažādas zīmes, un šeit man pat neatradās pareizās rīmes. Ja Ogres novadomas priekšsēdētājs Egils Helmers. Nu ko? Grāmatas draugi nosaukti visi. Ja šeit būtu skatuve, es paņemtu pisi un tēmējot griestos ar šāvienu skaļu. Teātra grāmatas svētkiem, tad mēs dotu vaļu.